Labdien! Mani sauc Elze Pastare, un es eju folkloras kopā Tiktaņi. Šodien es jums izstāstīšu latviešu tautas pasaku Ķēniņš prats pameitu. Reiz sensenos laikos dzīvojis kāds ķēniņa dēls, kurš ļoti gribējis precēties, bet nevarējis sagudrotu, kuru tad lai īsti prats. Aizgājis pie paragona, šis viņam teicis: brauc pa visu karaļvalsti un lūko rokā tādu meitu, kura kaunas tev acīs skatīties. Labi. Nākošajā dienā ķēniņa dēls jau braucis pa visu karaļvalsti. Kad pusdiena bijusi pagājusi, viņš braucis garām kādam ciemam, kur īstā meita un pameita linus plūkušas. Pa šo laiku īstā meita bārusi nabaga bārnīti, bet pamanījis, ka garām braucis ķēniņa dēls, sākusi smainīt kā saulīte, acis izpilgusi, kur tad šis īsti brauc. Turpretim pameita turpinājusi plūkt savus linus un apkārt pat neskatījusies. Ķēniņa dēls to pamanījis un aizgājis pie saimnieces steigdams: sauc to meitu, kur plūkdama linus apkārt neskatās, es viņu precēšu. Bet saimniece pasaukusi īsto meitu. Ķēniņa dēlam likās, ka saimniece viņu māna. Tātad viņš aizgājis pie padomnieka un jautājis: ko man tagad darīt? Šis viņam atbildējis: brauc precībās, sūti abas meitas uz Daugavas malu. Tur, bērza celmā, iecirs zelta cirvītis. Kas to cirvīti pārnesīs, tā būs arī īstā. Nākošajā dienā ķēniņa dēls sūtīs abas meitas uz Daugavas malu. Pirmā gājusi īstā meita, tikusi līdz Daugavas krastam, atradusi celmu ar cirvīti un mēģinājusi to jau raut ārā, bet kā kampusi, tā cirvīts ar visu celmu laidies augstu gaisā. Kā kampusi, tā tas rokās nedevies. Īstā meita ilgu laiku šādi darīja, bet viņai apnika un tā sākuši lādēties. Nejēga tāds, kaut sapūtu, šis man rokās nedosies. Bet cirvītis sācis slidot arvien vēl augstāk, un īstā meita aizgājas mājās bešā. Nu bija kārti iet pameitai. Pameitai sākuma arī tas cirvīts augstu laidies gaisā, bet viņa pratusi lūgties: cirvīt, cirvīt, mīļais cirvīt, ko lido, ko mani skumdini? Nelaidies, nelaidies, cirvīti labais. Un cirvīts ļāvies šādai pielūkšanai, iecirties celmā un atdevies pameitai. Pameita gājusi mājās, bet pa šo laiku saimniece aiz vārtiem skatījusies, kā tad viņai īsti iet. Ieraudzījis, ka viņas ienīstā pameita nāk mājās ar zelta cirvīti, šausmīgi sadusmojusies. Aiz skaudības pat istabā īsti nelaidusi. Likus uzreiz iet pēc ūdens, uz aku. Pameita steigusies, un viņai cirvītis iekritis akā. Nu, saimniece zaigodama stāstīja ķēniņa dēlam, kāda pamuļķa esot tā pameita, tīšām zelta dārgums mētājot pa aku. Bet ķēniņa dēls tik viegli negribējis padoties un teicis: lai nu tas, tagad aizdosim meitas sūtīt uz Jūrmalu. Tur, zelta ozolā, dimanta zīles. Kas tās zīles pārnesīs, nu tā arī būs tā īstā. Pirmā braukusi īstā meita. Sākumā tas ozoliņš tā augstu laidies gaisā, un viņa bija sausmīgi dusmīga, ka šis arī laižoties augstu gaisā, un uzreiz sākuši to bārt. Šausmas, nejēga tāds, šis man arī rokās nedosies, kaut sapūtu. Bet ozoliņš laidies arvien vēl augstāk. Īstā meita aizgājusi mājās tukšām rokām. Nu, gājusi pameita. Viņai arī sākumā augstu laidies gaisā, bet viņa pratusi lūgties: ozolīt, ozolīt, ko lido, ko mani skumdini? Nelido, nelido, ozolīt labais, pieber man klēpi pilnu ar ozola zīlēm. Nu re, ozolīts arī piebērs viņai pilnu klēpi ar dimanta zīlēm. Pameita gājusi mājās, un ķēniņš jau no tālēm redzējis, kā dimanta zīles spīd. Aizskrējis pie vārtiem, sagaidījis dimantu nesēju, iecēlis ratos un aizvedis uz pili. Tā viņa dzīvoja ilgi un laimīgi.